Iecavā ir 9 sēstuves. Zini, kā taram? Stop! Es personiski nodarbojos ar galva tenisu. Tikai atcerieties skaļi, ja? Tagad mēs esam sasnieguši to vietu, kuru, kā teica Daniels, no kuru tā varētu. Var. 2010. gadā, kad mēs sakopām ar biedrību sieviešu klubs vietas arī krastu, tās bija tīklu vietas. Aiziet. Būvējušies šo taku, izraka šādu te stabiņu šeit augstu. Un šī vieta, tāpat kā Rēzijā un Danijā, ļoti patīk turistiem, jo šī vietā tu vari sevi izskatīt. Iecava robežojas ar 5 novadiem. Iecavas novada domas priekšsēdētājs ir Jānis Pelsis. Skolā darbojas 8 kolektīvu kori. Nekas, tu izgriezīs visu ārā, stājies tikai. Dziedātāja, dejotāja vēl neziedāja. Nu labi, tu dziedāji. Viņš arī dejo. Ejam pie ģirta. Uzņēmums dibināts 2010. Kurš uzņēmums? Jāsāk ar to. Izlieno ārā. Rekur brauc! Mūsu slavenības! Straumala, ne, straut. Tu. Teikt, var sākt filmēt. Sāk. Sveiki! Mans vārds ir Daniels. Un mans vārds ir Rēzija. Piedāvāsim jums filmu par Iecavu. Ja jūs neesat iecavnieks, tad filma domāta tieši jums. Bet iecavnieki iespējams uzzinās jaunus interesantus faktus par savu pilsētu. Iecavas novads ir pašvaldība Zemgalē. Novads dibināts 2003. gadā. Iecava robežojas ar 5 novadiem. Iecavas novada domas priekšsēdētājs ir Jānis Pelsis. Iecavas novadā dzīvo vairāk nekā 9000 cilvēku. Iecavas novada domē strādā 15 deputāti. Iecavas novada sociālā dienas vadītāja ir Sigma Strautmala. Dienestā šobrīd strādā 17 darbinieki. Iecavas novada sociālais dienests ir pašvaldības iestāde, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus Iecavas novada iedzīvotājiem. Šeit atrodas valsts sociālais aprūpes centrs Zemgale. Jauka un silta vietiņa Iecavā gaidās vien jaunus apmeklētājus. Šeit katram atradīsies nodarbe vai relaksējoša atpūta pēc darba dienas.
Dienas centra vadītājs ir Girts Majors. Laipni lūgti ir visi, gan lieli, gan mazi, gan veci, gan jauni sprauni. Dzīvokļu komunālā saimniecība tika izveidota 2001. gada 20. februārī. Tā atrodas Edvarda Virsas ielā 21A. Skola dibināta 1878. gadā. Skolā ir ļoti plaša interešu izglītības klāsts. 2015. gadā skolā mācījās gandrīz 700 skolāni. Skolā darbojas 8 deju kolektīvi un 2 kori. Iecavas vidusskolas direktori ir Agra Zaķe. Šogad mācīšos 7. C klasē. Bet es 7. A. 2014. gada 30. aprīlī 2012. ar vērienīgām starptautiskām vieglatlētikas sacensībām notika sporta komplekss Iecavas stadiona svinīga atklāšana. Stadiona pārvaldnieks Aldis Šusts, stadiona pārziņš ir Māris Buņķis. Iecavas internāta skola ir vispārējās izglītības iestāde. Skolā 2015. un 2016. mācību gadā tika reģistrēti 206 skolāni. Skolā īsteno 2 izglītības programmas. 1968. gadā tiek nodibināts Zālītes palīgskolas internāts. Šeit mācās 90 bērni no Iecavas, Rīgas, Bauskas un Jelgavas rajonus, apgūstot īpašu izglītības programmu. Bauskas rajona dzimteniskas pamatskolas vēsture aizsākās 1877. gada rudenī. Jau kopš 2002. gada dzimteniskas pamatskola ir Bauskas, ir Latvijas Spīļu un mūžu asociācijas biedri. Skolēni aktīvi iesaistās darbībā, iegūstot vidu zināšanas un uzņemot skolas viesus paši. 1920. gadā tika likvidēta dzimtnes mūža. Ēku un zemi ieguva pagasts, kur izmanto skolas vajadzībām. Mācības skolā atsākās 1945. gadā. Skola celta 1876. gadā. Tolaik skolā bija 2 klases, 2 mazgājamās, 4 guļamās istabas, kuras tika apgaismotas visu nakti. Uz katru skolas skolotāju bija 62 bērni. Tagad skola ir vēstures muzejs. Jauno mūzikas un mākslas skolu atklāja 2015. gada novembrī. Iecavas mūzikas un mākslas skola, kurā mācās vairāk nekā 150 bērni. Iecavas mūzikas skolas un mākslas skolas direktori ir Iveta Pilverte. Mūsu pulkā nāc, jautri muzicēt vai koši zīmēcāts. Es ģitāru jau spēlēšu 5. gadu. Iecavas novada sporta skola Dārtī ir Iecavas novada domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Līdz 2007. gadam sporta skola Dārtija bija Bauskas bērnu un jaunības sporta skolas filiāle. Pašlaik sporta skolā ir iespējams nodarboties ar 3 sportu veidiem – vieglatlētiku, basketbolu un galda tenisu. Es personiski nodarbojos ar galda tenisu. Jaunpagasta etanola rūpnīca 1839. gadā uzbūvēja latviešu uzņēmēju. Pēc Otrā pasaules kara rūpnīcu nacionalizēja padomju vara, bet rūpnīca turpināja strādāt sekmīgi ar pieaugošu jaudu. Sijā Jaunpagasts Plus dibinās 1997. gadā. Līdz ar tā dibināšanu tika pieņemts lēmums par visu iekārtu un tehnoloģiju pakāpenisku modernizāciju. 1972. gadu var nosaukt par Baltikovo pastāvēšanas sākumu, kad tika dibināts valstī piederošs uzņēmums Iecavas putnu fabrika. Baltikovo ir uzņēmums ar jau 40 gadu pieredzi olu un olu produktu ražošanā. Lielākais produkcijas daudzums tiek eksportēts uz vairākām Eiropas valstīm. Ja vēl pirms pāris gadiem braucot apciemot jauno uzņēmumu, tad viss bija pilns ar dubļiem, tad tagad Sijā Agro Iecava biogāzes stacijas teritorijā viss ir pavisam citādi.
Iecavnieks tika dibināts 2010. gadā. Tas atrodas Iecavas novadā Iecavnieki. Sijā Iecavnieks & Co. ir daudznozaru uzņēmums un ir viens no lielākajiem rapšu eļļas ražotājiem Baltijā. Uzņēmumam pieder zīmols Iecavnieks. Veinteko valdes priekšsēdētājs ir Dainis Lakstiņš. Mēs zinām, ka nepamatot aizmirstie dabīgie produkti atgriezīsies mūsu dzīvē. Esam pārliecināti, ka kopā ar jums izkrāsosim pasaules zaļu. Iecavā ir 9 ēstuves. Labu apetīti! Iecavā ir 8 pārtikas veikali. Maksima, 2 Lats veikali, Top, Aibe, Mego, pārtika. Bons. Iecavā ir 7 frīzētavas un 4 zobārstniecības. Kultūras nama ēka ir celta 1894. gadā. Ar pašvaldības un valsts finansējumu atbalstu kultūras nams ir piedzīvojis renovāciju. Nams ir atjaunots no pagreba stāva līdz pat bēniņiem. Iecavas kultūras nama direktori ir Alma Spala, mana mamma. Dažādām interesēm darbojas 11 mākslinieckās pašdarbības kolektīvi. Kultūras nams ir atvērts visām paaudzēm un vajadzībām. Edvards Virsi bija viens no nozīmīgākajiem 20. gadsimta latviešu rakstniekiem, prozaīkiem, publicistiem un dzejniekiem. Edvarda Virsis biblioteka dibināta 1940. gadā. Iecavas kultūras nams strādāja kā biblioteka no 1940. līdz 2003. gadam. Šeit atrodas Iecavas sporta un novada vēstures ekspozīcija. Padomju laikos līdz 2003. gadam vienā no šiem dzīvokļiem atradās bērnu biblioteka. Stacija tika atklāta 1904. gadā. Stacija atrodas 4 km no Iecavas ciema un savieno Jelgavu ar Krustpili. Padomju laikā tika uzbūvēti vairāki pievedceļi, tajā skaitā armijas vajadzībām. Iecavas vārds pirmo reizi minēts 1492. gadā. Tomēr ir senāks liecības par to, ka šajā novadā ir dzīvojušas zemgaļu ciltis. Grāfa Pālēna valdīšanas laiks atnes Iecavai rosīgu uzplaukumu. Pirmā pasaules kara laikā 2 gadus atradamās frontes joslas tuvumā Iecava stipri cieta. 1963. gada 1. februārī Iecavas strādnieku ciemats pārtapa par pilsētciematu. Šis ir pirmais sargu namiņš. Šis ir 2. sargu namiņš Iecavā. Šis ir 3. sargu namiņš. Šis ir 4. sargu namiņš. Iecavas brīvības pieminekli atklāja 1936. gadā. Pēc Pētera Bandera projekta tika saziedots vairāk nekā 6000 lati, kas tajā laikā bija ļoti ievērojama naudas summa. Iecava ir 5. garākā upe Latvijā, kura tek cauri 6 novadiem. Viena no nozīmīgākajām vietām Iecavā ir Iecavas parks. Eksperti atzīst, ka kopumā parks ir maz pārveidots, nesabojāts un ir viens no labākajiem angļu stila parkiem Latvijā. Puskilometru garo parku var nevien izstaigāt, bet arī izbraukāt. Parka kopējā platība ir 16,6 hektāri un koku vecums sasniedz līdz pat 130 gadiem. Parkā atrodas 52 koku šķirnes, no kurām 1570 ir vērtīgi koki un 82 izcili. Šeit netālu no dienas centra aug lielākais koku Latvijā. Šis ir lielākais ozols Iecavā. Iecavā atrodas 3 baznīcas. Katoļu baznīca,
pareizticīgo baznīca. Un luterāņu baznīca. Luterāņu baznīcas garais mūžs līdzinās tām pašām krustcēlēm, kas šeit atrodas. Pirmā koka baznīca tika uzcelta ap 1576. gadu. Teika stāsta, ka baznīcas celšanas vieta norādījis Dievs, noveldams tai domātos baļķus no tuvējā uzkalniņa upes ielejā. 1794. gada rudenī virsnieks Pālens ar karaspēku vienību devās uz Poliju apspiest sacelšanos, un tie nakšņoja baznīcas laukumu. Ugunskuriem tika izmantots baznīcas žogs, bet 1795. gadā pēc tam nomāto iecels muižu Pālens saņēma dzimta īpašumā. Lai neviens vairs nepostītu baznīcas teritoriju, ap to uzcēla akmens mūri. Iecavas upes lejtecē aiz baznīcas atradās Lieliecavas muižas lejas dzirnavas. Dzirnavas celtas 1860. gadā. Dzirnava vienstāva ēka būvēta no apaļiem guļbaļķiem. Latviešu kapu kopšanas tradīcijas ir izcila un bagātība kultūras vērtība. Iecavas novada apsaimniekošanā ir 20 kapsētas, no kurām 6 ir slēgtas. Iecavas slimnīca dibināta ap 1850. gadu. Šobrīd slimnīcas ēka ir pamesta un viena puse arī sadagusi. Ģirdārziņš ir sena latviešu kapsēta Iecavas upes krastā, no kuras pavērs skatu uz Iecavu, Iecavas upi un luterāņu baznīcu. Dievdārziņš tika sakopts 2010. gadā pateicoties Annim Kopekam, kam arī dodu vārdu. Šo centru viņš tā kā drēsietārs, kā Iecavas dievdārziņš tā ir izveidojis. Bet tā kā es toreiz arī tad, kad mēs tika uzstādīti šie divi akmeņi, tad redziet, mēs netiešām uz šī laustā līnija sapulda ar līniju, kas ir akmenī, kā turpinājums. Ja mēs būtu tiešām salīdzīs kopā, tas būtu neizdevies. Šeit dievdārziņā daudz, kas ir noticis tā nezinot. Arī tālāk, ejot, būs daudz interesants. Tagad paies priekšu. Tagad mēs esam sasnieguši to vietu, kuru, kā teica Daniels, no kuras pavarās skaistais skats uz Iecavas upi un uz baznīcu. Šī vietā liepām neaug galots. Man gan saimnieks, kas šeit tūmā dzīvo, teica, ka dažām liepām ir nozāģies galots, bet jūs pasieties šo jauno liepu, viņa arī jau augot, neveidojas galot. Un te viena arī enerģētiski jūtīga sieviete teica, ka jā, tas ir saistībā ar to, ka te ir tā enerģētiskā vieta, ka neaugot tās galotas liepām. Pierunāja biedrības sieviešu klubs Liepas, kas arī iesaisties, no tā brīža mēs ar viņām cieši sadarbojamies Iecavas interesanto vietu sakopšanā un vēstures pētīšanā. Šī vietā vakaros var redzēt mazas tuklas vīriņas ar lāpstiņām, mazas tuklas sieviņas ar laktiņiem. Šis ir rūķīšu koks. Tas, kurš var iet par šīm durkņām, redzēt apakšā kokā zāli ieauguši iekšā un pa otrām ārā, tas nokļūst rūķīšu pasaulē. 2010. gadā, kad mēs sakopām ar biedrības sieviešu klubs Liepas arī krastu, Astrid bija to vierogu, viņa saka, re, kur ir krusts. Un tiešām šis krusts nevienos avotos nav minēts, vienās malu krusts, un kā es saku, daba parāda, ka šī vieta ir svēta. Būvējot šo taku, izraka šādu te stabiņu. Un šeit augšā ir iekalts pupis, bet es domāju, ka tas stabiņš ir no kapsētas sētiņas, kas bija augšā, jo man teica, ka līdz 50 gadiem varēja redzēt vēl Napoleona armijas krūžu korpusu karavīru abadību. Un šī vieta, tāpat kā Rēzijā un Danijā, ļoti patīk turistiem, jo šī vietā tu vari sevi iztēlot par ļoti lielu spēku. Tu vari nostāties, es ar vienu roku klinti varu noturēt, es ar pirkstiņu klinti varu noturēt. Vārds, šī ala, kas jums aiz muguras, varēja būt otrā ala zemgalē, ja viņi nebūtu aizsukas, te kloks iegāzās. Bet šī ala bija 3 metrus dziļas bērnībā, tā ložņā ir 3 metrus plata, tā ir mākslīga. Izveidot alu dolomītu ieguvē. Tā varēja būt otrā ala zemgalē. Vienīgā ala zemgalē arī ir mākslīgi veidot pelnāla. Runājot par avotiem, kas tagad dievdārziem. Šis ir viens no tiem avotiem, kas tagad dievdārziem, bet te ir daudz mazu avotu, kuri arī tek gar krastmalu tā ir redzami. Visi avoti, kas tagad dievdārziem, ir lieldienu avoti. Šajos avotos jānāk lieldienās. Lieldienās saulēktā, mazgāt mutē būt skaisti, gudri, izturīgi, veselīgi, jo visi avoti, kas tek pret sauli, ir lieldienu avoti, un nemaz tik daudz avotus jūs Latvijā tā neskaitīsiet, kas tek pret sauli. Un vēl šī vietā ir interesants koks, ko es saucu par nekaunīgo mākslinieku. Šeit ir galvas, jūs varat ieraudzīt. Kolosāls par sakņu sistēmu un es pārējais, bet šeit saknes ieeja tie dolomītā, viņš saka, ka viņš ir nekaunīgs. Viņš saka, es augšu tāpat, man zemi nevajag, es akmeņus augšu. Jūs ar mums runājot,
te Dievdārziņā, lai šie koki vislieli augi ir tikai 30 cm melnzem, tālāk ir dolomiti. Bet tā kā biedrības sieviešu klubs Liepas ir veikusi arī analīzes avotiem Iecavā, tad ir konstatēts, ka ilgstoši nevārītā veidā viņas uzturā lietot nav ieteicams, jo viņos ir ekoli un zarnu nūjiņas. Šis ir kaislīgās mīlestības koks, koku pāris. Šis ir egoistu koks. Viņš pats apaug savam zaram rīķi, viņš saka, esmu skaistākais, labākais, man nevajag nevienu draudzēties, pats savus zarus apmīļošu. Vārds šeit arī ir noslēguma punkts mūsu pastaigai pa Dievdārzu, ja pa Iecavas upes gultni, jo tagad mēs gājām pa Iecavas upes gultni. Pirms daudziem gadu tūkstošiem šeit bija ūdens, un mēs būtu tikai ar elpošanas maskām staigāt. Šī vietā pie dzelzs tiltiņa bija liellaivu osta, jo kuģi osta bija Grīnvalsts dzirnavām, tur bija mulda jeb osta. Un līdz šeit brauc liellaivas, kas ieved izejvielas un izved gatavo produkciju no Iecavas, tur vadmalu, labību, lielgabalus, dzelzām un vispārējo. Bet kā ar ko vēl interesanti šī vieta? Tur kalnā pie 9. mājas kādreiz bija mācītāja mūža. Un tajos laikos, kad ne sievietiem, ne vīriešiem nebija ne peldvīgs, ne peldkastīni, bija divas peldētavas Iecavā – vīrieši un sievieši. Vīrieši peldētavas bija parkā pie estrādes, pie ģedulītes ietek, bet sievieši, te, kur ir mācītāja mūža, bija sieviešu peldētava, bet parasti mācītājs vīrietis, vīriešu pārstāvs. Un viņš ar bībeli sargāja sieviešu nevainīgi, tad lejā peldējās jaunas, atvainojas vecas, dievas atvainojas vecnas, īsas, atvainojas garas, bet kailas sievietes. Un tāpēc jau Dievs saprot, ir kapi, kas ir žoga vienā pusē baznīcē, un kapi, kas ir aizžoga. Un gadās tas kļūdīties visiem. Iet savā